izredzēti ar naudu, jūrnieki, armijnieki un citi bagātnieki. Pie manis vērsās parasti cilvēki, kā pie uzticības personas, lai grūtā brīdī saņemtu atbalstu. Es biju mazo cilvēku banka. Kādam arī krāpniecības iespēja. Piemēram, kāds kolorīts zvērā veikala īpašnieks savā darbnīcā nodūtos kažokus ieķīlāja Lombardā, pēc tam ķīri dzīvi pārdeva pa 2500 latiem un aizbēga uz ārzemēm. Žēl, labs kaimiņš bija. Bet cilvēku viltības un ikdienas rūpes jau ir tikai sīku. Tādas mazas epizodes pilsētas garajā mūžā. Es esmu redzējusi daudz vairāk. Laikus, kad cerība bija jāglabā klusumā, kad karogi netika celti mastos un dzīvo cilvēku sirdīs. Tad pienāca diena, kad Liepāja atkal uzdrošinājās kaut ko brīvi. 1998. gadā 18. novembrī virs Liepājas pedagoģiskā institūta svinīgi tika pacelts sarkanbaltsarkanais karogs. Vakarā notika grandios, patiesas sajūsmas un gaiši nākotnes cerību caurstrāvots gājiens no Ziemeļu kapiem līdz Jūrmai. Un tad es pēkšņi sajūtu, pilsēta vairs nečukst. Ielas piepildījās ar balsām, dziesmām un karogiem. Cilvēki gāja kopā, nevis katrs ar savu. Tajās dienās Liepāja tiešām modās. Pilsēta ir kļuvusi citādi, drosmīgāka. Un šim neparastajam strāvojumam bija nosaukums. Mēs Liepāja. Arī man līdz 2014. gadam kūsāja dzīvi. Manos gaitiņos skanēja soļi, čaukstēji, dokumenti, notika svarīgas sarunas, tev viesojās augsta rangā personas. Pats prezidents Kārlis Ulmanis. Bet tad pienāca laiks, kad soļi apklus. Durvis aizvērās un gandrīz 10 gadus es stāvēju vienu. Katru rītu tēvusies greznās kažokādās un rotāt ar bērnu krēlēm, es gaidīju savus viesus. Tomēr tie vairs neatgriezās. Šajā klusumā es satiku ērģeļu mūziku un kļuvu par mākslas baudītāju. No pāri ielai esošās baznīcas ieplūdušās skaņas piepildīja manas tukšās tēmas, mierinu un saglabāju dzīvību manā. Līdz pirms 5 gadiem, klausoties klusumā, es sadzirdēju, kā noskat durvju slēgšanu, un es pamazām pārdzimu par kultūras vietu Bankhaus. Un tomēr cauri laikiem ir palicis arī nemainīgais. Baznīcas torņa ēna, teātra gaismas, putnu rīta balsis un varenais Kriepēņina nams man līdzās. Esmu glabājusi zvejnieku spēku, jūrnieku sievu cerības, studentu sapņus un ģimeņu dāvanu.